Rēzeknes pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādes šobrīd tiek vērienīgi renovētas jaunajam mācību gadam. Visnopietnākās pārmaiņas tiek veiktas 4 bērnu dārzos, Katoļu pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī pirmsskolas izglītības iestādēs Varavīksne, Namiņš un Pasaka. Tur noris pilnīga bērnu dārzu renovācija, ēku sienu un jumtu siltināšana, bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana, telpu paplašināšana un citi būtiski remontdarbi. Tā kā ieplānotie darbi ir plaši, remonts turpināsies arī septembrī. Skolas izglītības iestādēs noteikti, ka pilnībā šī renovācija līdz 1. septembrim nebūs pabeigta, bet ir vienošanās ar būvniekiem, ka daļa uz 1. septembri varētu būt sagatavota, lai vismaz obligātā izglītības vecuma bērni varētu apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādes, respektīvi 5-gadīgie, 6-gadīgie bērni. Pārējie kādu zināmu brīdi atradīsies citās izglītības iestādēs, bet tiklīdz grupiņas būs sagatavotas, tā viņi varēs atgriezties savās ierastajās vietās. Katoļu bērnu dārzs ir vecākā pirmsskolas izglītības iestāde Rēzeknē. Tas darbojas kopš 1963. gada, taču tik vērienīga renovācija bērnu dārzā vēl nav veikta. Būs nomainīta visa elektrifikācija, būs ventilācija nomainīta, grupās viss kosmētiskais remonts būs. Apkārt ir siltinātas ēkas, jumts būs siltināts, bērniem būs jaunas nojumītes, asfalts būs piebraucamais uz dārziņu skaists, arī būs izveidoti ceļiņi pie asfalta, kur varētu mierīgi bērni ar vecākiem iet pa ceļiņiem, kad brauc transports, lai netraucētu. Viens no bērnu dārzu renovācijas iemesliem bija nepieciešamība paplašināt vietu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs, jo brīvu vietu bērnu dārzos bija maz. Pēc darbu pabeigšanas papildus vēl 70 bērniem būs iespēja apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi. Būs vēl papildus jauna rotaļu telpa izveidota, kur varēs vēl papildus pieņemt bērnus šeit, mācīties vai rotaļāties, kāds būs lielākais pieprasījums pilsētā, vai uz dažām tik stundiņām, vai visu dienu. Tur jau arī lems vēlāk izglītības pārvaldē, kur to rotaļu telpu konkrēti izmantos un kā. Plānots, ka bērnu dārzu renovācija varētu ilgt līdz 1. oktobrim. Tikmēr plašāki remontdarbi tiek veikti arī vispārējās izglītības iestādēs. Rēzeknes 1. vidusskolā saskaņā ar Eiropas struktūru fondu finansēto projektu notiek skolas pielāgošana bērniem ar speciālām vajadzībām. Remontdarbu sarakstā ietilpst slīpo uzbrauktuvi ierīkošana, kas atvieglos gan iekļūšanu skolas ēkā, gan pārvietošanos starp gaitiņiem skolas iekšpusē, lifta ierīkošana, kā arī durvju maiņa. Lai gan pašlaik vēl nav zināms, vai audzēkņi ar speciālām vajadzībām jau šajā mācību gadā apmeklēs vidusskolu, pārmaiņas ir ļoti nozīmīgas. Pēc šo remontu darbu veikšanas mūsu skola būs atvērtāka un pieejamāka Rēzeknes un arī Latvijas sabiedrībai. Es domāju, ka ir jābūt iespējai visiem cilvēkiem izmantot tās visas labās un jaukās lietas, kas mums ir apkārt. Un šie cilvēki, kuriem ir kustību traucējumi, viņi ir tādi paši kā mēs. Un ir jābūt tiešām iespējām, vienādām iespējām mums visiem. Līdz šim Rēzeknes iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem bija pielāgota tikai Rēzeknes 6. vidusskola, taču tā ir krievu valodas plūsmas skola. Tāpēc Rēzeknes 1. vidusskola ir pirmā latviešu vidusskola Rēzeknē, kas pielāgota bērniem ar speciālām vajadzībām. Par cik mums skola nebija pieejama šādiem cilvēkiem, tad varbūt arī no sabiedrības interese nav bijusi liela. Bet ir arī audzēkņi, kuriem uz doto brīdi ir mājas apmācība un kurie arī vēlas iegriezties skolā. Un skolēni mūsējie pašlaik palīdz, bet tas ir apgrūtinoši. Un es domāju, ka ja sabiedrība arī zinās, ka ir šāda viena sakārtota vieta pilsētā, Rēzeknes 1. vidusskola arī varētu būt interese pastiprināta. Remontdarbi notiek arī Rēzeknes logopēdiskajā internāta pamatskolā, kur būs izveidoti papildus kabineti logopēdiem un jumta remonts. Pārējās vispārējās izglītības iestādes tiek sagatavotas jaunajam mācību gadam, tikai izmantojot nelielos pašvaldību līdzekļus. Šogad Rēzeknē durvis audzēkņiem vaļā vērs tās pašas vispārējās izglītības iestādes, kas iepriekš. Šogad skolu skaits nemainās, tā kā tas ir ierasts, 10 skolas, plus mums ir privātā izglītības iestāde Katoļu vidusskola.
un kopumā izglītības iestādes šogad apmeklēs 4450 skolēni, kas ir par 120 skolēniem, protams, mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Lai gan skolēnu skaits salīdzinot ar pagājušo mācību gadu ir krasi samazinājies, tas nav skaidrojams ar pirmklasnieku skaita būtisku sarukšanu. Šogad savas skolas gaitas uzsāks 386 bērni, kas ir 1 par 7 pirmklasniekiem mazāk nekā pagājušajā mācību gadā.